es patiesībā lielāko daļu mūžu biju kaut kādos sevis meklējumos, un tad, kad man piedzima bērni, man pēc kāda laika likās, ka es vispār sevi esmu pazaudējusi. Bet patiesība jau bija tāda, ka es sevi īsti nekad nebiju atradusi, jo es nezināju, ko es gribu darīt, kādi ir man tālākie dzīves mērķi. Vispār ar mērķiem man bija tā, ka ļoti grūti uzstādīt mērķi, jo es vienmēr baidījos, ka es tos nesasniegšu. Uzsākot savu online biznesu, kas man bija pilnīgi kaut kas jauns, manī atvērās visādas citas domas par to, ka vairs 8 līdz 5 darbs nav priekš manis, nav mans aicinājums. Bet arī darbojoties šajā biznesā, kurā es biju 9 mēnešus, un tad es uzsāku hipnoterapiju, kas ir darbs ar zemapziņu. Un hipnoterapijas laikā es nonācu pie ļoti daudz atklāsmēm vispār par manu dzīvi, par vispār kāda es esmu bijusi, un kā to visu labot, un kā būt godīgai pret sevi, un kā vispār sevi atklāt, tā teikt. Un es sapratu to, ka šis online bizness vispār nav vairs mans aicinājums, un mans aicinājums ir palīdzēt cilvēkiem no otras puses, jo es redzēju to, ka tik daudz cilvēkiem ir tās bailes pārkāpt sev pāri un vispār kaut ko uzsākt. Un es gribu būt tā, kas palīdz cilvēkiem atrast sevi un uzsākt darīt to, kas tiešām patīk no sirds, nevis cīties pēc naudas.